Labdien! Šodien projekta kopā mēs varam ietveros ar Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētāju Ritu Vecerāni un Jelgavas 5. vidusskolas direktori. Parunāsim, kā veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumu tautību kopienas bērniem, kā arī atskatīsimies uz vienotu pāreju, uz vienotas skolas ieviešanu, gan šo pieredzi, gan arī izaicinājumiem. Latvijā kopš 2023. gada ievieš vienotas skolas pieeju, kas nozīmē, ka mācības uzsākam latviešu valodā. Var teikt, ka 2025. gada septembrī mēs jau ejam tādā tā kā noslēguma fāzē, jo mācības latviešu valodā tiek īstenotas 3., 6. un 9. klasēs. Aktuāls ir jautājums, protams, cik bērni ir sagatavoti šai pārējai uz mācībām latviešu valodā, kāds atbalsts ir nepieciešams bērniem, ģimenei, kā arī skolotājiem. Ja skatāmies uz vienotas skolas pieeju, tad ir vairāki tādi tā kā atslēgas vārdi - izglītības kvalitāte un tās nodrošināšana, tāpatās iekļaušana, iekļaujoša mācību vide, sadarbība, atbalsts, darbības kopīgas, kā arī kopiena. Un šajā aspektā ļoti būtiski, protams, ir jautājumi, kā izglītības iestādē veidot vienotu vidi dažādiem bērniem un kā sadarboties ar kopienu. Un šobrīd vēršos pie Ritas, kāpēc ir šāda projekta ideja? Projekta ideja radās no diviem tādiem pamatvaļiem. Pirmais ir, ka manā pieredzē bija 1. klases matemātikas grāmata, kurā uzdevums ir aplokā ganās 4 zirgi, 3 kumeļi un cik kopā ir dzīvnieku. Un skatoties uz mazo pirmklasnieku, kurš mājā runā krievu valodā, bet kurš runā latviski, kurām saprotot, ka blakus matemātiskajam uzdevumam ir otrs izaicinājums visi vārdi, kas nav viņa ikdienas leksikā. Un proti aploks, uzreiz kumeļš, dzīvnieki, darbības vārds ganīties. Un saproti, ka apgūt visus šos vārdus mazajam pirmklasniekam līdz 7 gadu vecumam ir pietiekami liels izaicinājums. Un bez vecāku atbalsta, bez citu kopienas, bez cita pieredzējuma, es pietiekami teiktu, ka tas ir pietiekami liels izaicinājums bērnam arī izpildīt šo uzdevumu. Un tad ir jautājums, vai kā pati kopiena, kā biedrības, kā uzrunāt vecākus, lai viņi ir labi sadarbības partneri skolai, bērnu kvalitatīvai izglītībai. Un otrs aspekts, tā kā vadot Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija, kurā ir arī vecāki un vecvecāki, kuriem ir mazie bērni, uzsākas gaitas mācībām visam, tikai latviešu valodā, protams, ka ir bažas. Un kā mazināt šīs bažas vecākiem, kā pavērst visu kopdarbību pozitīvā gultnē, kā radīt pārliecību, ka skolas ir gatavas un kā paskatīties apkārt pilsētā, kādus resursus mēs vēl varam izmantot. Un tāpēc projekta ietveros mēs īstenojām vairākas aktivitātes. Pirmā bija doma, vispirms motivācijas seminārs, lai vecākiem vispār pastāstītu, kā jūtas bērns, kāds atbalsts viņam ir vajadzīgs. Tad bija radošas nodarbības vecākiem bez bērniem, tad kopā ar bērniem, tad bija pārgājiens, un tad mēs bijām arī pieredzes braucienā Daugavpilī. Varbūt nedaudz ieskicējāt Daugavpilas pieredzi, ar ko Daugavpils ir tāda īpaša, kāpēc tieši uz Daugavpilu braucāt? Protams, ka mēs vēlējāmies paskatīties, kā notiek Daugavpilī, kur ir būtiski atšķirīga valodas vide, un kā viņi tiek galā ar šo izaicinājumu, kurā ir nepilni 20% latviešu dzīvo, kuri ikdienā saziņas valoda ir latviešu. Un jāsaka lielu paldies Daugavpilas kolēģiem,
par atsaucību, par lielisko pieredzi, par sarunām, pārunām, dalīšanos pieredzē, neformālajām sarunām. Un, manuprāt, ka tie izaicinājumi vairāk vai mazāk ir līdzīgi. Un proti, radīt vecākos pārliecību, ka skolas to var. Jāsaka tā, ka viņiem pašvaldība ir spērusi, gribas teikt, drosmīgu soli, apvienojot skolas, kurā ir bijušas līdz šim mācības tikai latviešu valodā, un tā saucamās mazākumtautības skolas. Apvienojot un arī jau, jāsaka, nobrucinot šīs robežas jau pamatos. Un kā skolotāji atzīst, kā arī vecāki atzīst, ka sākotnējās bažas jau šobrīd, jau otro mācību gadu, tās ir pilnīgi mazinājušās. Un tā vide, kas ir skolā un apgūt latviešu valodu, zināmā mērā pat ir vieglāk. Mūsu gadījumā, Jelgavas gadījumā, tas mums nav iespējams. Mūsu skolu tīkls ir sakārtots pilsētā jau 2019. gadā, principā šie lēmumi ir pieņemti. Un vai tas mums vispār būtu vajadzīgs? Nākamais, kas, manuprāt, ir arī pozitīvi minams, ka viņiem arī ļoti liels atbalsts ir arī skolā. Un viņi tieši tā paši, manuprāt, lielu darbu veic arī ar vecākiem, kur viņiem ir šī katra bērna attīstības tāds novērtējums, un pēc tam ir sarunas ar vecākiem, ar katru vecāku, un tad arī viņi kopā vērtē, vai nekāds atbalsts no vecākiem, kāds atbalsts vēl no skolas būtu vajadzīgs, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību. Un te ir arī šis aspekts, tas būtiskais, komunikācija ar vecākiem, pārliecība vecākos, ka mēs varam. Protams, ka valodas vide varbūt pilsētā nav tik pieejama jau tā latviešu valodas ikdienas lietojumā Daugavpilī, tāpēc man gribētos teikt, ka viņiem šis izaicinājums ir vēl lielāks, bet lielu darbu veids skola un sazobē ar vecākiem. Un tā bija tā ļoti veiksmīga, manuprāt, mums visiem kopēja pieredze, kā lielu darbu veids skolotājs uz vietas, ir vajadzīgs sadarbības partneris vecāks, un savukārt kopiena var veikt to darbu, ka var nodrošināt gan savas kultūras pārmantojamību, savas dzimtās valodas apgūšanu. Un, manuprāt, tā kopiena vai biedrība var būt kā tāds ļoti labs tilts, arī ja bērnam nevar būt. Piemēram, viņš gribētu stiprināt savu dzimto valodu, krievu valodu rakstiski, sarunu valodu, apgūt kultūru. Tā ir arī lieliska vieta, kur to iemantot un pārmantot. Tāpēc Daugavpils bija arī mums lieliska pieredze. Jā, pieskārāties kopienai, un tā ir ļoti būtiska tiešām šajā pārejas posmā. Kā jūs vērtējat nevalstisko organizāciju iesaisti tā kā šajā pārejas posmā tieši uz vienotas skolas? Varbūt ir kādi konkrēti piemēri? Es domāju, ka ļoti veiksmīgi piemēri, es gribētu minēt divām biedrībām. Protams, ka lielākā kopiena ir Krievu biedrība, bet šoreiz pat ne par viņiem. Par Ukraiņu biedrību, kuriem ir katru sestdienu, katru svētdienu, viņiem ir tā saucamā sestdienas svētdienas skolas, kur viņi saviem bērniem nodrošina gan valodas apmācību, gan kultūru, viņi kopā dzied, viņi kopā mācās un lasa dzēju un literatūru. Tādējādi gan bagātinot un nostiprinot savu dzimto valodu. Un, manuprāt, kopienai tur ir ļoti liela nozīme. Un tāpat es varētu minēt poļu biedrību, kuri arī šajā jomā pilnīgi strādā citādi. Viņiem ir vairāk nometnes, viņiem ir lieliskas nometnes kā parafiāti, kurā viņi apvieno tās savas trīs vērtības, kas viņiem ir kristietība, sports un valoda, un tādējādi šo nostiprina. Tāpēc, ja mēs runājam par savas identitātes stiprināšanu, tad nevalstiskajai organizācijai ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un savukārt pretēji, manuprāt, citām biedrībām ir misija arī vai par izglītību, vai atvērt savas biedrības cilvēkiem durvis uz citu pieredzi. Un tā var būt gan, piemēram,
kopīga nevalstiskā organizācija, kur apvienos pavisam citiem pamatiem, kā piemēram Jelgavas, es zinu, Latvijas bērnu fonds, kurš darbojas ģimenēm, kurās bērni aug ar īpašām vajadzībām, un tur šim aspektam vispār nav nozīme, un viņi ir atbalstoši attiecībā gan psihoemocionālā, gan uz zināšanām un pieredzi, stiprināt šo ģimeni citā pieredzē. Tāpēc es domāju, ka mums šajā jomā tā sadarbība būtu stiprināma, bet tas ir nozīmīgs resurs jebkuru ideju īstenošanā un nostiprināšanā. Jā, noteikti sadarbība, tas ir tas atslēgas vārds šajā visā, jo tieši tā bērni palaižot uz skolu, vecāks vēlas, lai viņš saņem kvalitatīvu izglītību. Un šeit es Ella vēršos pie jums, jo kā jau pašā sākumā minēju, kad vienotas skolas ieviešana sākās jau 2023. Gadā un ir jau tāds posms noiets. Varbūt jūs raksturojat no sava skatu punkta, kā jūs vērtējat, kas tad ir tas pozitīvais, ko jūs savā iestādē esat ieviešuši un padalīties ar šo labo praksi vai tieši izaicinājumiem? Jā, paldies. Lēmums bija pieņemts 22. gadā, un mums bija laiks sagatavoties, kā mēs īstenosim šo pārēju, un sapratām, ka mums šeit ir jāatbalsta un jāpadomā par 3 mērķu grupām, ar 3 cilvēku kategorijām. Tie ir skolēni, skolotāji un vecāki. Un vajadzēja saprast, kā un ko mēs darīsim, lai atbalstītu pedagogus, jo skaidrs, ka pie mums arī strādā arī krivvalodīgie pedagogi, kam arī vajadzēja būt drošam, izmantot mācību procesā pilnā apjomā, uz 100% izmantot latviešu valodu. Un tas bija arī izaicinoši, jo tas ir kā mēs arī līdz šim strādājam un īstenojot arī mazākumu tautību programmu. Mēs, protams, izmantojam latviešu valodu un diezgan aktīvi un dažos priekšmetos pat tikai un pilnīgi latviešu valoda, bet tik un tā tas bija izaicinoši. Tāpēc mēs domājam, kā mēs varēsim visus atbalstīt, un skaidrs, ka es domāju, ka jebkurā skolā mēs izveidojam tādu nelielu plānu, ko mēs katrai mērķgrupai darīsim, un sākam plānot. Un vēl 23. gada pavasarī, pirms mēs uzsākam šo pārēju, mēs organizējam vecāku sapulces visām kopšu grupām un skatām, kā mēs nākamgad strādāsim, ar kādiem mācību līdzekļiem, ar kādu metodiku, un kā mēs centīsimies palīdzēt un atbalstīt bērnus. Mēs saplānojam, kādas papildu nodarbības tiks piešķirtas katrai klašu grupai, lai atbalstītu bērnus viņu prasmēs, viņu iespēju pilnveidot latviešu valodas prasmes. Un, protams, izmantojam visu, ko piedāvāja pilsēta. Pilsētā piedāvāja kursus pedagogiem, pilsēta piedāvāja arī nodarbības vecākiem. Mēs arī no savas puses organizējam arī tādas vecāku skolas, kur tie vecāki, kam ir grūtības ar latviešu valodu, lai viņi varētu nākt uz skolu un tepat uz vietas un ar mūsu skolotāju palīdzību arī pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas. Bet, protams, pats galvenais bija skolēns. Un šeit vajadzēja saprast, ka mums ir jāsaglabā kvalitāte, un šeit bija svarīgi nepazaudēt priekšstatu. Tāpēc mēs arī domājam par to, kā mēs to visu darīsim, un organizējam arī mūsu pedagogi, mūsu latviešu valodas pedagogi organizē arī nodarbības citu mācību priekšmetu pedagogiem, kā integrēt valodu apgūšanas metodiku mācību priekšmetā, kā varētu, jo skaidrs, ka pašlaik visu mācību priekšmetu pedagogi ir arī latviešu valodas skolotāji, jo mēs katru stundu burtiski saskaramies ar situāciju, kad bērns varētu kaut ko nesaprast, vai kāds jēdziens, vai kāds vārds viņiem, un tā nezināšanā viņiem traucē apgūt visu vielu, ja? Un mēs nevaram atļaut bērnam nesaprast vielu, jo pats galvenais tomēr ir mācību priekšmets. Tāpēc mēs par šo ļoti daudz domājam un sapratām un organizējam dažādus pētījumus, dažādas intervijas, sarunas, lai tomēr saprastu, kāda ir tā reāla situācija. Un
arī iepriekšējā mācību gada, kad uzsākam šo procesu, arī uzņēmām pirmklasniekus, un mums bija svarīgi saprast, kā viņi varēs mācīties latviešu valodu, un arī organizējām aptauju, lai vecāki mums arī sniegtu informāciju par to, kāds ir viņu bērna latviešu valodas līmenis. Un sapratām, ka mums šeit ir jāstrādā, ir jāatbalsta, un organizējam arī, mums ir pagarinātas dienas grupas, atbalsta grupiņas, kur bērni var nākt, un te viņiem skolotāji varētu palīdzēt saprast, varbūt mājas darbu, kurš ir uzdots latviešu valoda, vai mācību grāmatā rakstītu tekstu, kurš ir diezgan sarežģīts, jo skaidrs, ka sarunu valoda ļoti lielai daļai ir ļoti labā līmenī, bet apgūstot mācību priekšmetu, mēs lasām zinātnisku tekstu, un tie teksti ir diezgan sarežģīti, ja? Un tāpēc mums vajadzēja arī atrast iespēju, veidu, kā mēs varēsim atbalstīt un palīdzēt bērniem. Bet pagājušajā gadā mēs sapratām, ka ir jāmeklē iespējas, kā mēs vēl vairāk veidosim vidi, kurā bērni varētu komunicēt latviešu valodu. Tāpēc šogad mēs iztenojam tādu vienu, manuprāt, fantastisku projektu ar Jelgavas 4. vidusskolu, sadarbības projektu ar nosaukumu Vienota valoda, vienota sabiedrība. Un ideja ir tajā, ka mēs mūsu klases ar 4. vidusskolas klasēm veidot tādas partnerības un komunicē, veido kaut kādus, organizē kaut kādas aktivitātes, runā par pilsētu, par Latvijas kultūru, par vērtībām. Un manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs risinājums, kā izejot no klases telpas, izejot no skolas telpas, mēs pilnveidojam latviešu valodu. Un šobrīd es runājot ar bērniem, es burtiski vakar runāju ar vienas 5. klases, kurā arī darbojas šī projektā. Es pajautāju bērniem, vai jums patīk? Jā, mēs gribam turpināt. Nākamgad bija atbilde. Tas tiešām bija patīkami to dzirdēt, jo īpaši veiksmīgi gāja arī 3. klasi. Mēs tā ar bažām skatījāmies, sākuma skolu tomēr un maziņi bērni. Bet viņam izveidojas tik foršas attiecības ar 4. vidusskolas klasēm. Un tikai šobrīd mēs jau tuvojamies šī projekta noslēgumam, bet mēs sapratām, ka bērni tagad tikai izveidojas tās attiecības. Jau uz 3. tikšanās reize viņam izveidojas attiecības un viņi grib draudzēties tālāk. Tā kā domāsim, kā mēs varēsim turpināt. 29. maijā notiks noslēguma aktivitāte 4. vidusskolas telpās. Un es ļoti ceru, ka mēs uz tādā tiešām uz tādā emociju viļņā runāsim par to, cik daudz esam panākuši šī projektā. Jā, ļoti labi ieskicējāt, un man uzreiz tāds asociācijas, ka vienaudzis vienaudzim tuvu. Ka viņiem veidoja šīs draudzīgās attiecības, un vēl pie kā es pieķēros, ko teici par kvalitāti nepazaudējot priekšmetu. Tie ir, man liekas, tie lielie atslēgas vārdi, ka jūs nospraužat šos mērķus, ejat uz kvalitatīvu mācību priekšmetu īstenošanu. Un tad ir jautājums tāds, kā jūs izmērat, vai jūs tos mērķus esat sasnieguši? Šis ir diezgan tāds sarežģīts jautājums, jo kā mēs varam salīdzināt, piemēram, pagājušā gada 9. klases absolventu atzīmes ar vēl iepriekšējā gada atzīmēm, tie ir dažādi bērni un kā var salīdzināt dažādus bērnu rezultātus. Ja? Bet mēs, protams, cenšamies, tie nav dati, tā nav statistika, tie ir cilvēki, tie ir konkrēti cilvēki, un ja mēs redzam, ka konkrētam cilvēkam nepasliktinājās rezultātu un kā konkrēts cilvēks saprot, kā viņš rēģē, viņš komunicē, viņš ir spējīgs sniegt atbildi latviešu valoda, un viņš saprot, par ko iet runa, un viņam ir padodas, un viņš virzās un pilnveidojas, tas nozīmē, ka mēs
nodrošinām kvalitatīvo izglītību. Jā, un nenoliedzami atslēga tā centrālā ir skolotājs. Jā, un, protams, skolas vadībai ir jāatbalsta skolotājs. Un tad jautājums atkal, kā jūs nodrošināt šo atbalstu skolotājiem, kā jūs viņus stiprinat? Jo pieskārties, kad ir no pašvaldības puses atbalsts, ja, no valsts kā līmenī, kā tieši jūs paši skolā? Jā, mēs šogad, es sapratu, ka šogad jau kaut kā jau aizgāja, droši vien jau visu ir sapratuši, jau mierīgāk to visu uztver, jā, jo izaicinoši bija iepriekšējais mācību gads. Un jā, mēs jautājam pedagogus. Mēs jautājam, kāds atbalsts ir nepieciešams, un sapratam, ka daži pieteicās pat uz individuālu tādu atbalstu, un protams, mūsu lielais atbalsts ir mūsu latviešu valodas skolotāji, un bija arī individuālas tādas nelielas grupiņas izveidojušas. Pedagogam vajadzēja vienkārši pārliecināties, ka viņš pareizi kaut ko formulē, vai pārbaudīt, vai viņš pareizi ir izveidojis pārbaudes darbu, piemēram, kur ir jābūt ļoti konsekventiem formulējumiem. Ja? Tā kā, tas bija viens no risinājumiem, un vēl mēs, protams, arī piedāvājam iespēju veidot tādu kā pēcpusdienu sarunas klubiņu, ja? Un tieši arī pedagogi gāja pie bibliotekāras, mūsu foršas bibliotekāras Zidras, pie kuras pedagogi gāja ar iespēju vienkārši praktizēt valodu. Un viņi tur runāja par mācību procesu, bet vienkārši praktizējot savu valodu, lai pārliecinātos un lai būtu drošiem savā valodā. Tas ir pats galvenais. Drošības sajūta visiem noteikti. Un arī Rita jau ieskicēja vecāku lomu un kāpēc ir vispār projekts kā tāds un kāpēc ir būtiski komunicēt ar sabiedrību, ar vecākiem. Kā jūs nodrošināt šo savstarpējo sadarbību tieši ar ģimeni, lai viņiem nerastos šī baža, kas ir tie varbūt komunikācijas kanāli? Jā, pirms mēs uzsākam, kā es jau pateicu, mēs organizējam sapulces un informējam vecākos, kā mēs strādāsim. Tad mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams arī saprast, kam individuāli, kam ir nepieciešams atbalsts. Tad bija aptaujas, un mēs uzdevām, vecākiem bija iespēja izteikt savu viedokli, kur viņi saskata vislielāko izaicinājumu vai kur viņiem ir vislielākas grūtības mājās, varbūt arī. Ja, un tad vēl, protams, vecākiem ir iespēja rakstīt un nākt uz skolu. Mēs organizējam atvērtu durvju dienas, kad vecāki varēja nākt uz skolu un iepazīties ar to, kā mēs nodrošinām, kā mēs strādājam, kā arī vecāku pēcpusdienas, kad vecāki var runāt ar pedagogiem un vecāki varētu vērot arī stundas, varētu nākt un skatīties, kā notiek mācību process. Un mēs sapratām, ka jo vairāk mums būs atvērtas durvis, un jo vairāk mēs stāstīsim un radīsim vidi un radīsim procesu, radīsim skolu, jo drošāks jutīsies vecāks. Jā, un tad vairāk sapratīs, kā mēs strādājam un kādi ir mūsu galvenās varbūt problēmas vai izaicinājumi. Tā kā tas, un es uzskatu, ka mums principā diezgan veiksmīgi veidojas komunikācija ar vecākiem, un mēs šogad jau tādā nedaudz ātrākā režīmā salīdzinājumā ar visu Latviju, īstenojam jau arī 9. klases, un principā mums no visas pamatskolas palikušas tikai 2 klases, kurām mēs īstenojam mazākumu tautību programmu. Visām pārējām, pat arī 3 6. klasēm, abām 9. klasēm mums jau mācību procesu notiek pēc vienotas skolas. Jā. Un to nevarēja vispār izdarīt bez vecāku atbalsta. Jā, tad ir jābūt, viņš ir kļūst par sadarbības Jā, mēs stāstījām, jo mēs gribējām parādīt, kur bērns būs ieguldījis. Tieši tā, jā, ir jāmeklē šīs sadarbības partnerības, lai tiešām bērns, kā jūs sakat, ir ieguvējis, jo mēs jau strādājam bērna labā. Un varbūt, Ella, atskatoties uz visu šo vienotu skolas ieviešanas periodu, jo jūs saprotat, esat soli jau priekšā, jo nākamajā. Tā ir nedaudzīga.
nedaudz priekšā. Varbūt varat minēt kādus tos efektīvākos tos piemērus, kas tad ir varbūt tas pozitīvais, vai arī tieši tie izaicinājumi, kur mums vēl jāskatās, ko mēs varam veidot kopīgi, lai tā viss ieviestos veiksmīgi. Ko mēs ieviešam šogad un sapratam, ka tas ir labs risinājums un sapratam, ka vecākiem arī ir jāiedod kaut kāda metodika un resursi, ar ko viņi varētu atbalstīt savu bērnu mājās un viņiem veidot tādu vidi, kur bērns varētu pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas. Un mums, ja jūs ieskatīsieties mūsu mājaslapā, jūs redzēsiet, ka mums ir sadaļa vienota skola, un tur mēs ievietojam dažādus resursus, ko vecāki varētu izmantot mājās. Kā arī tur mēs likam visādu informāciju par to, kā mēs strādājam. Mēs skolā iztenojot vienotas skolas pieeju, un tas ir resurs, ko vecāki var izmantot mājās. Tas ir pirmais, jo vecākiem arī ir jābūt drošiem, un vecākiem ir jābūt, ja viņi vēlās atbalstīt, tad viņiem ir nevis jāmeklē pašiem, bet viņiem ir jābūt informētiem, kur viņi ātri varētu dabūt informāciju, ar ko strādāt mājās. Tas ir pirmais, un vēl, par ko es arī domāju, kas vēl, palīdzēja mums. Pagājušā gada mēs arī iesaistījāmies Britu padomes projektā un ieguvām fantastisku pieredzi un tādu pārliecību par to, kā veidot tādas partnerības. Pagājušā gada mēs sadarbojamies ar vienu no Tukumā, vienu no Zemgales vidusskolu, bet sapratam, ka tomēr tas attālums no mūsu skolam ir tāds šķērklis, kuru nevisai, kas palīdzēja mums sadarboties. Šogad sapratam, ka labāk tomēr draudzēties ar tuvākam skolam, jo vieglāk organizēt kaut kādas pasākumus un aktivitātes. Bet tā pieredze, ko mēs ieguvām strādājot projektā, mēs sapratām, tur ir fantastiski mentori, kuri arī sniedza mums pārliecību un iedrošināja mūs. Ja? Mums bija supervīzijas pedagogiem, kā ieviest pārmaiņas. Jo pārmaiņas notiek nepārtraukti izglītībā kopumā. Ja? Un pedagogi ir tie, kam ir jāizteno tas pārmaiņas. Un ja pedagogs jūtas nedroši, vai nepārliecināts, un tas rada bažas arī gan pašam pedagogam, gan tas ietekmē arī visu procesu un skolēnus. Tāpēc bija ļoti fantastiska pieredze strādājot tādā projektā. Ļoti iesaku viņiem visām skolām, ja ir iespēja, jo tiešām tā zināšanas un tā pieredze, ko mēs ieguvām, arī palīdzēja šogad. Pagājušajā gadā uzsākām arī sadarbību ar pirmskolas izglītības iestādēm, aicinājot pedagogus uz skolu un radot stundas, lai pedagogi varētu redzēt, kā notiek mācību process skolā, jo tas atšķirās no pirmskolas izglītības iestādes un no vides un no pieejam, no paņēmieniem, ko izmanto pirmskolas izglītības iestādes pedagogi. Līdz ar to es uzskatu, ka tas arī ir viena no mūsu tādiem veiksmīgiem risinājumiem, lai bērns ir sagatavots un pedagogi varētu atbalstīt bērnu pirms bērns ir uzsācis mācības skolā. Ja? Un vēl, protams, arī tā iekšējā kultūra un iespēja arī nepazaudēt savu nacionālo identitāti, jo pie mums bērniem varētu apgūt, piemēram, pirmklasniekiem, dažām ģimenēm tas ir ļoti svarīgi, ka bērns var apgūt, piemēram, lasīt prasmi savā dzimtajā valodā. Mums ir pulciņi, ja? Mums ir iespēja apgūt krievu valodu pulciņos, un vecāki izmanto šo iespēju. Un mēs cenšamies arī rādīt ne tikai stiprināt ne tikai latviešu valodu, bet arī rādīt kultūru un vērtības, jo integrācija tas neiet runa tikai par valodu. Jo integrācija tas ir par sabiedrību kopumā, par vērtībām, par kultūru, par teātri, par grāmatām, par filmām, mēs, piemēram, par to pašu Straumi mēs daudz runājam, rādījam arī skolā, lai bērns jūtās kā mājās. Ja, jo mēs arī esam Latvijas tauta.
Tieši tā, lai mēs kopā varam pieredzēt un piedzīvot, piemēram, Dziesmu svētkus. Jā. Es labprāt izmantotu iespēju un uzaicinātu kādu dējas skolotāju uz savu skolu, jo mēs ļoti meklējam, jo tas ir viens no veidiem, kā mēs varētu arī iepazīstināt bērnus ar latviešu kultūru, jo, jā, mums bija fantastisks deju kolektīvs, bet pašlaik, diemžēl, nav, jo meklējam pedagogu. Tā kā droši, ja patīk izaicinājumi, tu vari arī nākt pie mums strādāt. Bet klausoties Elu un par stāstījumu par darbu šobrīd savā skolā, man šķiet, ka veiksmīgai vienotas skolas ieviešanai ir 2 atslēgas vārdi. Sadarbība un laiks. Jā, noteikti. Ja mēs spējam sadarboties gan ar vecākiem, gan ar kopienu plašākā, gan skatīties un palūkoties, kur mums vēl ir sadarbības partneri, vai tā būtu biblioteka, vai tas būtu muzejs, vai tā būtu British Consulate, vai vienalga kāda organizācija, kas palīdz. Un ja mēs esam atvērti tam, un mēs ļaujam strādāt, jo tam, lai nostiprinātu, un lai bērns gūtu pārliecību par savām spējām, skolotājs, lai būtu varoši, visam ir vajadzīgs laiks. Jā, un šeit es arī vēl gribētu piebilst, mums 30. maijā vēl notiks arī mūsu pagalmas svētkies, vai mēs to nosaucam par Aspāzijas ielas svētkiem un aicināsim arī mūsu kaimiņus pirmskolas izglītības iestādu pasāciņu pie sevis ciemos. Kāpēc mēs organizējam šos svētkus un kāpēc vispār ir šī ideja? Tāpēc, ka bērniem ir jāspēj rādīt sevi, savu spēju un izmantot arī latviešu valodu. Un šeit šīs pasākums ir veltīts, protams, pilsētas svētkiem un pilsētas gada dienai. Ja? Un tāpēc bērni organizēs kaut kādas darbnīcas saistībā ar Jelgavu, ar Jelgavas vēsturi, ar Aspāzijas ielu, ar mūsu pilsētu, ar mūsu simboliem, ar visu pārējo. Un tā kā mēs aicinām ne tikai pirmskolas izglītības iestādes, kas ir kaimiņos, bet arī iedzīvotājus, kas dzīvo Aspāzijas ielā un kopā veidos un ciemiņus, jā, arī aicinās arī mūsu partneri, mūsu draugus no 4. vidusskolas un kopā veidosim svētku sajūtu. Un tad kopā visi piedalīsimies gājienā. Paldies! Kopā svinēsim, Aspāzīsim 60. Jā, tieši tāpēc arī mums bija tā apvienosim gan pilsētas, gan Aspāzijas gada dienu. Paldies jums abām, ka dalījāties ar savu pieredzi un novēlu veidot jaunas sadarbības tiltus, nebaidīties veidot, esat atvērtas pārmaiņām, jo viss jau sākās ar to, ka mēs atveram savas durvis, nebaidamies uzsākt kaut ko jaunu, mēģinam, kļūdamies, mācamies no kļūdām un ejam uz priekšu. Paldies! Jā. Es visas sarunas noslēdzu ar vārdu kopā varam daudz. Jā, paldies!